Tu teici, ka nebūs jāraud. Nu, nē. Man viss asaru limits šodien beidzies. Starp citu, jā, pēdējais monologs ir bijis no tavas labākās vai mīļākās izrādes. Jā, tas ir Edvards Olbijs, Kam no vilka kundzes baila. Marta, kura vienmēr bija piedzērusies, man vajadzēja izrādes laikā izdzert, ja tas būtu dabiski, tad 3 litrus spirta apmēram. Bet tas monologs tika ielikts nejauši. Varbūt kāds saprat, varbūt arī kāds ne. Teicu, neviens nesaprata to Martas monologu par Džordžu. Jā, un es vēlreiz varbūt gribēju pateikt, man paprasīja pateikt, kas tad īsti bodygrafs, jo dažiem cilvēkiem izrādās online nav saprotams, kas ir bodygrafs. Un bodygrafs ir mūsu enerģijas karte, kuru mēs varam uzbūvēt balstoties uz mūsu dzimšanas datiem. Jūs dabūjat šo ķeburiņu, cilvēciņu ar 9 centriem, dažādiem kanāliem, un pēc viņa jūs varat pateikt, kur slēpjās jūsu enerģija, kurā virzienā viņa dodās, kā raksturot precīzi jūsu enerģiju. Un, protams, tas bodygrafs arī rāda, kur jūs savu enerģiju zaudējat. Bet mēs turpināsim, ja? Visi jau ir apsēduši. Sagaidīsim, kamēr visi apsēdīs. Mums jau ir sagatavota augsne, es saprotu, ka visi zina, par ko mēs runāsim, vai ne? Bija arī tāds piedzīvojums. Bet tas viss nemaz nav tā, kā izskatās, vai tā kā raksta, vai ne? Īstenībā bija ļoti interesanti. – 2008. gads, pagaidīsim, kad apsēžās. Un? Tu esi atbraukusi atpakaļ uz Latviju? Es esmu atpakaļ Latvijā. Un sākusies skaistākie piedāvājumi darbā. Jā, lielie garnielīgumi uz 5 gadiem. Šovs Dejo ar zvaigzni, pirmais šovs 2007. gada janvāris. Un saņemu ziņu no jauna, daudzsološa, mērķtiecīga, konkrēta, jauna režisora, ka vajag satikties un parunāt par kino. Mēs parunājām par kino, par to, kā iet Maskavā, kādos projektos esmu piedalījusies. Un es sapratu, ka manā priekšā sēž ļoti ambiciozs, mērķtiecīgs cilvēks, kurš ļoti labi zina, ko viņš grib, un konkrēti viņš grib taisīt kino. Un viņam vajag kādu cilvēku, ar ko to darīt kopā. Kā tu aprakstīsi Miku Ozoliņu vairāk vārdos? Vairāk vārdos. Viņš ļoti labi prot pārliecināt, viņš ļoti labi stāsta, viņam ir vīzija, viņam ir redzējums, tieši toreiz viņam tā bija. Viņam bija ļoti izteikta spēja vest sev līdzi, aizraut, pārliecināt, iedvesmot. Es vienmēr ļoti aizraujos līdzi aizrautīgām personībām. Cilvēkiem, kas skaidri zina, ko viņi vēlas, un viņi zina, kā to var sasniegt. Un par cik man bija noslēdzies liels un veiksmīgs periods Maskavā, jo bija tāds brīdis, kad es stāvēju lidostā un kad man bija katru mēnesi jālido apmēram 16 līdz 20 reizes. Tas bija fiziski ļoti grūti. 4 no rīta tev atkal ir jābūt lidostā, tev ir 1 filma Latvijā, tev ir 3 projekti Maskavā. Un vienā brīdī es stāvēju lidostā, es paskatījos augšā un es teicu, Dievs, es vairs nevaru, man nav vairs spēka. Viss. Projektu apstāšanās, es vēl pēc tam turpināju, pēc atgriešanās Rīgā es turpināju daudz filmēties Maskavā, jo man bija 100 sēriju seriāls Bagāta un mīlēta, kas pēc tam, kā izrādījās, dažkārt mēs varam kļūt slaveni ar kaut kādu ļoti nenozīmīgu darbu, kā izrādījās šis, jo tad, kad mēs pēc tam bijām Amerikā un es iegāju pie imigrantiem, visi veikaliņā bija redzējuši šo te seriālu
Jo es tur atveidoju tērpu dizaineru, starp citu, man tikko atnāca atmiņā Eviju. Un, jā, es turpināju vēl filmēties Maskavā, bet es jau biju atpakaļ Rīgā, un es biju aizgājis uz teātri, kur man pēc 10 gadiem par 5 galvenām lomām un atgriešanos teātrī piedāvāja 350 latu algu. Un uz to brīdi es nevarēju piekrist šim piedāvājumam, tāpēc, ka tas būtu leciens atpakaļ, mēs par to jau runājām. Un es biju gatava un atvērta jaunam piedzīvojumam. Un man likās, ka šis cilvēks un šī viņa ideja, šī apsēstība ar kino, ar to, ka vajag izdarīt kaut ko lielu, grandiozu, paliekošu, nozīmīgu, man likās ļoti valdzinoši un interesanti. Jums tā nebūtu? Nofilmēt filmu Holivudā. Tas sākumā nebija kā tikšanās par to, ka mēs tagad iesim un filmēsim filmu Holivudā. Tas nemaz nav tik vienkārši. Es pēc tam pastāstīšu, kas ir jāizdara, lai to izdarītu. Bet, jā, kā mēs taču varam visu pasapņot. Pie tam Holivuda bija mans sapnis jau no 25 gadiem, jo tad, kad man bija 23 gadi, tad es saņēmu uzaicinājumu filmēties. Mani ieraudzīja reklāmā Miks, kur es biju skolotāja, kas novelka brilles un stāsta. Reklāmā Miks tevi pamanīja? Jā, nē, tur mani pamanīja studijā 9 bija uzfilmēta Miks, vienmēr Miks bija tāda reklāma, un tas režisors, kurš bija aizgājis uz to filmu studiju un meklēja jaunas sejas Latvijā, viņš atrada mani, un es nofilmējos filmā Little Miracle. Tas režisors bija Matt Oppenheimer, viņš strādāja, un tur bija galvenais aktieris Richard Hench no Losandželosas, un es toreiz nofilmējos tur galvenajā lomā angļu valodā 23 gados, bet tā filma, protams, nebija nekas paliekošs. Tā bija maza filma televīzijai, ģimenei, par eņģeļiem un tā. Bet ļoti jauka, mīlīga ģimenes filma, un jau tad man bija iekšā iesēdies šis, ka man vajadzētu kādu dienu būt Amerikā, bet, protams, es jau 25 gados ļoti labi sapratu, ka es esmu par vecu Holivudai. Un kur tad nu vēl 35, tad, kad es iepazinos ar Miku? Jā, ja kāds nezina, viņš bija par mani 12 gadus jaunāks. Tā kā mēs iepazināmies, man bija 35 un Mikam tātad 23 gadi. 35 un 23. Un man absolūti aizrāva šī te pārliecināšana, ka ambiciozitāte. Mēs runājam visu par pēdējām HD kamerām, par visu, kas notiek, par to, kā tagad filmē. Jā. Un tad es izdomāju doties uz Ameriku. Tas viss notika ļoti secīgi. Sākumā, ja tās idejas ir un viņas virmo gaisā, tad kaut kad viņām ir jātop reālām, un mēs nebijām tikai runātāji. Mēs sākām pētīt, cik mums izmaksātu šādas konkrētas filmas filmēšana Latvijā. Es biju atradusi lugu, kurā es biju jau nospēlējusi lomu. Tas bija Jāna Tjates brīvais kritiens jaunajā Rīgas teātrī. Un es viņam teicu, varbūt tu vēlies izmantot un paskatīties uz šo materiālu kā uz potenciālu filmas scenāriju. Un tad mēs sazinājāmies ar autoru. Miks sāk rakstīt scenāriju angļu valodā. Vispirms mēs domājam tiešām par Latviju, bet mēs uztaisījām ļoti skrupulozu biznesa plānu, jo mēs zinājām, ka mums Excel tabuliņas, jā. Un vispārējais. Un mēs sapratām, ka mums vajadzēs noteikti investoru, kurš mums palīdzēs, ka mēs netiksim galā ar to naudu, kas mums tajā brīdī bija. Un tā tas viss palēnām sākās. Un tad vienā dienā mēs sapratām, ka mums ir lētāk nofilmēt filmu Amerikā nekā Latvijā. Latvijā bija sākusies krīze, mēs runājam par 2008. gadu. Ar investīcijas iegūt bija ļoti sarežģīti, taču mēs to izdarījām tikai tāpēc, ka mēs paši ieguldījām savu privāto naudu. Un mums bija ļoti precīzi izstrādāta stratēģija un biznesa plāns, kas sevī ietver režisora asistenta atrašanu, visas grupas, galveno aktieru atrašanu, izpētīt visu sēgu, kas ir Screen Actors Guild asociācija Amerikā, kas aizsargā visus aktierus, kas tajā ir iestājušies, tā kā tāda arotbiedrība asociācija, jo tur nav nekādas pašdarbības. Par katru virsstundu ir jāmaksā, par katru aktieri ir īpaši jārūpējas, un mēs paņēmām, piemēram, Luklinu Monroe, kurš ir Vankūverā, Kanādā dzīvojošs aktieris, kurš nav A kategorijas aktieris, bet kurš ir B kategorijā savā līmenī ļoti atpazīstams, un mums bija jānodrošina tas, ka mēs visiem šiem aktieriem nodrošināsim honorārus, ka viņiem visiem būs tas raiders, ko viņi prasa. Mums bija jāatrod filmēšanas vieta
Holivudā, jo mēs mēs aizbraucām tajā pirmajā tādā komandējumā, lai šo te visu izdarītu. Un to mēs izdarījām 2 mēnešu laikā un 10 dienu laikā nofilmējām filmu, bet mums vajadzēja atrast gan operātoru, mums vajadzēja atrast studiju, kur mēs filmu montēsim. Miks jau bija pazīstams ar Richardu Mirišu, kurš Warner Brothers mums nodrošināja visu pēcapstrādi un visu montāžu. Mēs tur sēdējām 2 mēnešus dienā un visu to darījām. Un vajadzēja atrast paviljonu, vajadzēja atrast lokācijas. Tas viss ir ļoti darbietilpīgs process. Plus tas viss ir Amerikā, plus vēl visa grāmatvedība, finanses. Tas ir pavisam cita, pavisam arī pasaule, kurai tehniskām detaļām arī vajadzēja pievērst uzmanību un strādāt pie tā. Jā, mēs to visu darījām, mēs nodibinājām uzņēmumu, Sriovas, un mēs sākām strādāt. Un jā, 2008. gada augustā mēs bijām Holivudā. 2 mēnešus strādājām, un pēc tam 10 dienu laikā nofilmējām šo filmu, kurai pirmizrāde šeit, 2009. gada 25. septembrī, notika tieši Splendid Palace. Es ieslēgšu, varbūt, kā tu no Amerikas reklamēji. Nevis reklamēji, bet to liek jau man tas ir ļoti smieklīgi. Šo vispār neviens nav redzējis, manuprāt. Čau visiem! Viskarstākie, svaigākie, svelmēnākie jaunumi no Salainās Kalifornijas šobrīd ir tādi, ka mēs beidzot esam izlēmuši parādīt savu filmu Es gribu tavu meiču arī Latvijā. Sekojiet līdzi reklāmai, nepalaidiet garām, un pavisam drīz jūs to redzēsiet. Un pavisam drīz jūs to redzējāt. Bet pie visiem, redzot šo reklāmu, skaista blondīne, atkal par to, ka mūsu sabiedrība ir tie stereotipi. Agnese tur nofilmēja filmu, laikam tas bija viegli, viņa taču ir smuka, jauna, skaista. Nav jo tavā kanālā, tajā piedzīvojuma kanālā, kas ir interesanta lieta, ka cilvēki nekad neredz to darbu, ko tu esi izdarījusi. Jo, ja jums ir šīs te kanāls, tad jūs esat piefiksējuši to, kā cilvēki uz jums skatās, uz jūsu sasniegumiem, un tā iekšē, skaidrs, jums tur bija tētis, tev tur mamma palīdzēja, tev tur tas palīdzēja, skaidrs, ka tev tas ir izdevies, bet tikai šī kanāla īpašnieki zina, cik daudz darba tur ir ieguldīts. Tā virtuve jau parasti nav jāzina, un reti, kurš vispār par to grib domāt un zināt, visiem patīk tie skaistie stāsti, un bieži, tas viss paliek kaut kādā aizkadrā. Un tad, ja tas netiek pareizi nokomunicēts, jo kurus tad interesē uzņemšana, kāda ir uzņemšanas laukuma? Viss interesē, ka tur ir aktrise, kur izdomājas uzfilmēt filmu ar jaunāku režisoru. Principā tas bija viens no pirmajiem, nevis pirmais tāds projekts, kur tu sevi sajūti, ja paliki par uzņēmēju. Jo iepriekš tu biji aktrise, kura strādāja par honorāriem. Un šobrīd par algu, par honorāriem pēc tam, bet šobrīd tas ir pirmais mēģinājums izveidot tādu startupu, kā mums tagad modē, tas vārds. Precīzi. Tu ieliec savas finanses, tu piesaisti investoru, un tad ir tālāk tas darbs, vai tas startups izšaus vai neizšaus. Un pa lielam tajos gados tu jau nodarbojies ar startupiem pēc būtības. Meklē pērlis tur, kur citi varbūt tajos laikos vēl nav redzējuši. Es vispār tikai tagad atskatoties saprotu, cik tas bija ambiciozs toreiz, jo mēs dabūjām 400,000 latu. Mums vajadzēja apmaksāt visus tos lielos honorārus, kas, protams, bija nesalīdzināmi ar Latviju, bet mums vajadzēja arī to naudu atpelnīt. Mums vajadzēja to filmu pēc tam pārdot distribūciju Amerikā, Kanādā, un mums bija lieli plāni vest to filmu pa visiem festivāliem, neatkarīgajiem. Tā ir tomēr priekš Amerikas ļoti maza budžeta filma, bet vajadzēja visu to izplānot, un es esmu ļoti pateicīga, ka mums uzticējās, bet mēs abi producējām filmu, es spēlēju galveno lomu, un tad bija 3 aktieri, Robert Pike Daniel, Lukline Monroe, un tā tad arī šis te stand-up comedian Daniel Day-Reis. Bet jums paralēli gāja vēl attiecības, vai ne? Sanāk, ka jūs divatākā pāris veidojat attiecībām diez vai. Es vienkārši domāju, es tagad uz to atskatoties saprotu, ka tas bija tas, kā es tiku šajā te spēlē vai projektā, šajā piedzīvojumā iesaistīta, jo es domāju, ka, ja es būtu kaut kā skaidri, adekvāti novērtējuši šo situāciju, es pateiktu, ok, mēs varam taisīt biznesu, bet nekāda attiecība nebūtu. Jāņem vērā, ka es biju diezgan tādā pārejas posmā.
Un kaut kā tas viss nekontrolēti no manas puses, jo man, protams, vajadzēja uzņemties atbildības, biju daudz vecāka, un man vajadzēja saprast, man vajadzēja apzināties sekas un saprast, pie kā šīs te viss projekts vai piedzīvojums var novest. Bet dažkārt mēs dzīvē... Tas bija pirmais projekts, kur tu vispār esi uzņēmusies lomu kā uzņēmēja. Jā. Bet tās attiecības, kas tev ir bijušas ar viņu, viņas tā kā sākumā palīdzēja, jeb traucē. Kā īsti strādāt, kad tu veido ar vīrieti projektu, bet tāpat laikā tu esi ar viņu attiecībās? Nē, tu saproti, es biju pirms tam nofilmējusies filmā Sniega karaliene, un tur ir tāda līdzība. Viņa pamet savu vīru, un viņa aiziet pie puisīša, kas ir Kais. Un man ļoti bieži ir tā bijusi, kad es tos scenārijus, kas notiek manās filmās, izspēlēju pēc tam dzīvē. Tas notiek vienkārši neviļus, kaut kādi mehānismi saslēdzas, tā bija modernizēta filma. Un es saprotu, jā, es esmu šobrīd viena, un man pie apvāršņa uzrodās Kais. Man vajadzētu ļoti loģiski izvērtēt, ka varbūt šī ideja var strādāt, un šis te bizness var notikt, bet nekādā gadījumā nevajag iet iekšā attiecībās. Bet dažkārt notiek tā, ka mums ir rozā brilles vai nepareizs brīdis, lai mēs pieņemtu adekvātus lēmumus. Bet sākumā jau tās attiecības, cik es saprotu, bija pēc tavas ģeneratora vilkmes, mēs var pateikt. Ja? Protams, es vispār neju nevienās attiecībās bez vilkmes, un es ļoti precīzi sajūtu cilvēkus, ar kuriem man ir kaut kas jāizstrādā, kaut kāds ceļš jānoiet, lai es iegūtu jaunu pieredzi. Pat, ja tu apzinies, vai pat, ja tu ar savu prātu skaidri redzi, ka šī pieredze var tev būt nevis nāvējoša, bet traumējoša, negatīva, ka var ciest tava reputācija. Par to tu tajā brīdī nedomā. Tu domā par to, ka ir jūtas, ka ir kaut kāda vilkme, un tu nespēj to izskaidrot, un tu ar prātu nespēj to nobremzēt, un tu vienkārši aizēji, tāpēc, ka tev ir atkal vajadzīgas šīs te emocijas un šis te radošums, tev ir jārada. Un labāk to ir darīt divatā nekā vienam. Un kas notika? Kas notika? Mēs sākām gatavot projektu, un bija pirmais tāds sarkanais karoks. Mūsu attiecībās, es teikšu, viss ļoti korekti. Man patīk runāt cieņpilni par visu. Sāk ienākt cilvēki, trešās personas, un es sāku just, ka es zaudēju, protams, savu drošību šajās attiecībās, kur gan tā iespējams vispār nevarēja būt. Un es sapratu, ka mana vilkme pazūd, ka šīs attiecības nav tādas, kā es vēlos, bet man ir jāturpina šis projekts, jo tas bija arī mans sapnis. Varat saukt, kā gribat, sapnis par Ameriku, sapnis par Holivudu. Man gribējās tur būt, es vēlējos saprast to pieredzi, es vēlējos to redzēt no iekšpuses, un es tajā gāju, un apzināti gāju. Bet tāpat laikā, ja uz attiecībām vilkme, jeb tā dziņa ir beigusies, tā kā tu jau jūti, ka kaut kas nav labi tieši šajā sfērā, bet tā kā ir projekts, tad tu nevis izbeidzāt attiecības un turpinājāt projektu, bet tas viss tā kā turpinājās, iekšā bija sajūta, ka kaut kas nav, Protams, tev iekšējā sajūta vienmēr saka, ka tas ir beigu sākums, bet tad, kad tu esi inercē un tad, kad tu vēl esi uzņēmies kaut kādus pienākumus un projektus, tad tu saproti, domā, man tas ir jāpadara. Es gribu novest lietas līdz galam. Un saproti, tu vienmēr dzīve plūst tik ātri, un mūsu tās attiecības un viss tā komunikācija bija ar tādiem notikumiem un pārmaiņām pilna, kad es nevarēju absolūti atdalīt vairs, kur te ir darbs, kur te ir attiecības, jo tas viss bija darbs un attiecības, un mēs vienkārši gājām pakaļ vienam lielam mērķim, pretī vienam lielam sapnim. Bet kā tevi pārliecināja? Vienkārši mēs pēc tam arī paskatīsimies Mika Bodygrafa. Kā tevi tā pārliecināja, ka vajag turpināt, projektu tu gribēji, bet attiecības ne? Kā tu vispār tālāk gāji, kā pārliecināja tevi turpināt? Tu zini, tad, kad es esmu iedegusies par kaut ko, man nevajag pārliecināt. Man liekas, ka tad, ja ir kaut kāds kopēja vaduguns vai bāka, tad visi šķēršļi ir pārvarām. Es koncentrējos uz projektu, uz to, ko vajag izdarīt. Un es sapratu gan to darba apjomu, gan to atbildību, gan par to, kā mūs varbūt mājās pēc tam nesapratīs vai nosodīs. Tas arī bija ķecerīgi. Bet tu mēs kad gājām uz šo piedzīvojumu ar tevīm, mēs katru mūsu sakāvi, katru mūsu
kaut kādu tādu apakšu vai emocionālo vai finansiālo, mēs visu laiku saucam kaut kādos savos vārdos. Ja? Man vīrs paprasīja, vai žurku mēris nav jums vēl bijis uz kuģa? Ja? Un tad tu saki, jā, mums ir kopējs piedzīvojums, mēs ejam uz bāku, bet tu nepamanīji, ka ir žurku mēris sācies uz kuģa, ja? Kuru vajadzētu apturēt un tad turpināt iet uz bāku. Ja? Un tā tas vilkās, cik es saprotu. Es domāju, ka jebkurai sievietei un daudzām, kas sēž te zālē, liekas, ka pat visbezcerīgākais gadījums vai kāds cilvēks, kuram nepatīk korekts attiecību modelis, domā, ka es esmu tā, kuras dēļ viņš mainīsies. Es taču esmu tā, kas būšu gudrāka par visām, kas vienkārši aptīs šito te Džekaba pirkstu, nu tā, ka viņš neko nedarīs. Cik ļoti es kļūdījos. Cik ļoti es kļūdījos. Un pat varbūt kļūdījos ne tajā, ka viņš var mainīties vai nē, bet varbūt ir tas, ka šeit šobrīd tā vēl nav noticis. Bet ir tas, ka vienkārši neaizgāja pakaļ tai savai sajūtai, ja? Kaut kādai, ka tu jūti iekšēji, ka nē, šis... Es ļoti, ļoti bieži daru, tāpēc, ka ir jādara, tāpēc, ka ir atbildība. Un tad, kad tas rats ir iegriezies, tad, kad viss jau notiek, tu nevari apstāties un tev ir jātiek ar savām problēmām pašam. Tajā mirklī liekas, ka nevar apstāties, jā. Tajā mirklī liekas, ka nevar apstāties. Tad katru dienu visu projektu uzkārtos, tāpēc, ka kādam ģimenē kaut kas notiek, nu piedod. Tev vienkārši ir jāstrādā un tev ir jāturpina iet, no matter what. Like, nu, es nezinu. Es vienkārši sajūtu to tajā brīdī. Tā. Es domāju, viss notiek tā, tāds ir fakts, tāda ir reālā situācija, bet es esmu gatava, lai šo visu izdarītu. Jo man liekas, ka viss varbūt var mainīties, varbūt, ka darbs pie filmas nesīs kaut kādu lielāku gandarījumu, varbūt, ka tas stiprinās to visu. Es nepareizi domāju. Nav jau nepareiza pieredze, vai ne? Nav nepareiza pieredze. Es domāju, ja man nebūtu šī pieredze, es nevarētu stāstīt par to šovakar. Un daudzi no jums iespējams nevarētu sevi atpazīt tajā, vai tie, kas skatās arī online. Un jūs, kur bijāt 9. gadā? 25. septembrī uz šīs skatuves un kopā ar mūsu investoru stāstījām un iepazīstinājām Latvijas publiku ar šo te filmu. Jums bija pirmizrāde? Mums bija pasaules pirmizrāde, jā, mēs tā izlēmām. Un pēc tam notika ļoti interesanti. Tu vari uzlikt atpakaļ filmu slaidu. Pēc tam notika ļoti interesanti, jo pēkšņi es paliku ar to projektu viena, jo filmas režisoram likās, ka viņš visu lielo darbu ir izdarījis, ka viss ir uzfilmēts, un ka vairāk nekas nav jādara, un ka var mesties iekšā Rīgas dzīvē. Tas ir tā bez pārmetumiem. Es darīju, cik es varēju, bet es sapratu, ka mūsu attiecības neturpinās. Un jūs pat bijāt sadarinājušies? Jā, mēs bijām sadarinājušies 9 mēnešus pirms šķiršanās manā 37. dzimšanas dienā. Bet es domāju, ka tā sadarināšanās tas bija tāds kārtējais mēģinājums mani izvilkt līdz galam un līdz pirmizrādē. Tur nebija nekā vairs tāda patiesa apakšā. Es nezinu, lai par to spriež. Katram ir sava taisnība. Katrā stāstā vienmēr ir 2 stāstītāji, bet es nezinu, kāpēc tā sadarināšanās bija vajadzīga. Tas man nesniedza nekādu nedrošības sajūtu, jo pēc tam tas, kas notika, tas vispār tikai vēlās tā kā tāds sniega kamos, un tas viss palika lielāks, un es ļoti labi sapratu, ka tas beigsies. Es vienkārši gaidīju brīdi, kad es tam spēšu pielikt punktu. Man ir viens tāds likums, nezinu, varbūt tas nāk no nepareizas kaut kādas savas vērtības apzināšanās, tā kā es biju jaunāka, bet es vienmēr zinu, kā laika aiziet. No ballītes, no attiecībām es jūtu. Man nevajag gaidīt, kad man būs jāsēž pie ugunskura un jāskatās, kā viss nomirst. Man liekas, ka ir labāk aiziet, tad, kad tu jūti, ka tur nekas vairs nav glābjams, labojams, ka tev vajag vienkārši būt godīgam pret sevi, pateikt, šoreiz es nofeiloju, man neizdevās, un pārtraukt. Jo pretējā gadījumā, bet arī tā situācija jau bija pārāk ilgi vilka. Viņi jau bija, varbūt arī pat pretējā gadījumā notiks tas, kas notika pēc tam. Jā. Jā, iespējams, ja būtu kaut kā savādāk rīkojusies, varbūt ātrāk sekojusi vilkme. Ja. Mēs nekad nevaram zināt, kā būtu. Mēs nekad nebūtu zināt. Jebkurā gadījumā pēc visas šīs situācijas tu nonāci diezgan smagā dzīves periodā. Jā, es nonācu tādā periodā 2009. gada beigas. Latvijā ir krīze, milzīga krīze. Filma ir uzfilmēta. Mēs tagad gaidām rezultātus no distribūcijas. Līgumi
neslēdzas, naudas praktiski nav. Es sāku strādāt teātra observatorijā, kur pēc tam es arī 2 gadus biju. Bet principā tas bija vismelnākais, vissliktākais periods manā dzīvē, kādu es vispār varu atcerēties. Un es nezināju vispār, kā turpināt dzīvot. Nevis tāpēc, ka es būtu likusi visas kārtas un visas cerības uz kaut kādu vienu cilvēku vai vienu projektu, bet tieši tāpēc, ka tad, kad es esmu iekšā, es esmu tik ļoti iekšā, tik 100% piedalos. Un Tā kā depresija sākās? Tu teici, ka tu nedomāju, pilnīgi nokļuvi kaut kādā zemākajā punktā. Es, protams, ka nokļuvu ļoti zemā punktā, jo es visu to tādu atteikšanos no tā darba turpināšanas, neskatoties uz to, ka attiecības izjūku, uzskatīju par tādu ļoti negodīgu rīcību pret mūsu projektu, pret to, arī zināmā mērā pret mani, jo ja tu nevēlies pastāvīgas attiecības, tad tu vari vienkārši dzīvot ar ko tu gribi un kā tu gribi, tev nevajag piesaistīt sevi. Un, protams, ka no tagadējas skatu punktu tu jau redzi to, ka varbūt vajadzēja ātrāk izbeigt, bet tajā mirklī, jā, tu esi nonākusi tajā situācijā. Tajā mirklī atkal tu nezināji par cilvēka dizainu, jā. Es domāju, ka tas man toreiz nebūtu daudz palīdzējis. Kaut gan mēs nevaram zināt, es vienkārši uzreiz apskatītos abus bodygrafus un pateiktu paldies par uzmanību, es šeit neju. Nē, īstenībā no bodygrafiem mēs nevaram pateikt, jā, vai ar to cilvēku būs labas attiecības vai nebūs. Jā. Vai būs, tur viss sākās ar to, kā jūs saklekšanāties. Ir vilkme, jā, ir vai uzaicinājums vai vilkme, jā, jūs saejat kopā, bet ja kaut kādā dzīves posmā, jā, tajā, kamēr jūs ejat to ceļu kopā uz kaut kādu situāciju, vairs jā, jo pa lielam iespējams, ja tev, piemēram, būtu tagad tāda situācija līdzīga, jā, tad varbūt tu saprastu, ka jā, kāpēc nevar turpināt biznesu, bet izbeidzot attiecības, jo uz attiecībām vairs nav tas sajūtas, ka viņas vajag, jā, un viņas nedod tev neko. Un tāpat laikā apsēsties pie galda un kā 2 mērķtiecīgi, ambiciozi cilvēki sarunātu, ka tagad mēs taisam to projektu, bet mēs būsim bišķi citās lomās. Protams, jā, to visu vajadzēja darīt, bet ir tā kā ir, un tie rezultāti bija tādi tā kā ir, un tie man nebija glaimojoši. Un es to atzīstu, bet es to visu pārdomāju, izvērtēju. Un, ja tu man tagad jautātu, vai es gribu atteikties no šīs pieredzes, pat tāpēc, ka attiecības cieta neveiksmi, es jums nevarētu atbildēt, ka nē. Neskatoties uz to, cik tu zemā punktā pēc tam pati jutusies, ka tu vispār nevarēji pat elementāras lietas, jā, tā kā fiziski tu biji pilnīgi iztukšota, emocionāli, fiziski. Jā, es biju, bet par visu ir cena jāmaksā, par visu ir maksa, par visu ir jāmaksā, par nepareizām izvēlēm, un tas ir loģisks process, kurš seko šīm pieredzēm, jo man bija tāds laiks, kad mēs vienkārši Kalifornijā braucām ar kabrioletu, un es biju laimīgākā meitene pasaulē. Par visu ir jāmaksā. Tu nevari dabūt super augšu, ja tu nekrīt pēc tam apakšā. Tā var, bet tas ir Es tev pēc tam izstāstīšu no cilvēka dizaina puses, ko nozīmē par visu ir jāmaksā. Okay. Ar tādu citu perspektīvu. Bet varbūt ķersimies pie bodygrafa. Vai ne? Ķersimies gan. Tā. Es tev nolasīšu Mika aprakstu, un tad tu paskatīsies, vai tas atbilst viņam. Ambiciozs, uz lieliem mērķiem un naudu tendēts iedvesmotais, kuram ir svarīga augsta vieta hierarhijas sistēmā, ar spēju ātri tur nokļūt, ar pareiziem sabiedrotajiem, atverotiem plašu pieeju vēl augstākiem sasniegumiem. Sekošanā savām atšķirīgām pārliecībām sniedz kaifu un gandarījuma sajūtu par padarīto. Manuprāt, precīzi. Vajag sabiedrotos. Vajag sabiedrotos, obligāti, un vajag tikt. Un sabiedrotos, kas ir augstāk stāvoši. Tas ir rakstīts bodygrafa viņā. Un tas nav slikti. Jautājums, kā notiek pēc tam šī tālākā miedarbība. Un es tieši gribēju šodien pievērsties vienam centram, galvas centram, par kuru, starp citu, vakar bezmaksas webinārā nestāstīju. Galvas centrs, kas Mikam ir aizkrāsots, un viņš ir cilvēks, kurā galvā iedvesma rodās pati pa sevi. Viņam nav viņu jāmeklē. Un viņš patiešām spēj ar savu ideju aizraut citus cilvēkus, viņus iedvesmojot. Un tā kā tev šis centrs ir balts, jā, un tu esi cilvēks, kurš uzsūc, jeb izlaiž cauri šo iedvesmu, un tad, kad cilvēks blakus
ļoti spēcīgi spēj iedvesmot, tu arī ļoti spēcīgi spēj tā kā Atsaukties. Atsaukties, bet atsaukties vairāk ar galvu. Cik ir interesanti, cik ir forši, jā. Bet tev kā ģeneratoram nav jāatsaucās uz iedvesmu. Tur ir interesanti, tur ir skaisti, jā. Forši Bet jāiet pēc es nopirkšu. Jā, bet jāiet pēc tā, ko saka ķermenis, jā. Jo ja galva iedvesmotu un nopērk grāmatu vai, piemēram, nopērk sporta kluba abonementu, kurš pēc tam trenēsies? Ķermenis ies un trenēsies, bet ja galva ir izvēlējusies ķermeņa vietā nopirkt trenažieru sporta abonementu, tad diez vai ķermenis pēc tam to gribēs darīt. Tāpēc ar šito vienmēr ir tiem, kam ir balta galva, paskatieties ļoti uzmanīgi. Vai jūs nesākat darīt, pirkt, braukt uz vietām, kas it kā likās Instagramā vai draugi pastāstīja, ka tas ir iedvesmojoši. Vienkārši nomierināties un paskatieties, kas rītdien, vai jūs tiešām gribat to vietu, vai jūs gribat to grāmatu, vai jūs gribat iegādāties to, kas jums šobrīd liekas ļoti interesants un iedvesmojošs. Un tad pirmkārt jūs gan naudu varēsiet ietaupīt diezgan daudz, es teiktu tā, jā. Gan arī laiku sev un savai dzīvei. Un šeit ir tieši, es atzīmēju to sakrālo centru, kur mēs runājam par to vilkmi, jā, ka ja vilkmes nav ģeneratoram, jā, un tu gribi turēt, tad jā, ir jāiet tajās attiecības, bet jā, tu jūti, ka ir tā kā nav vairs, tā kā nav mans ceļš, jā, un, bet tu turpini, ja tur iet, nu ne tu, bet jebkurš ģenerators turpina turēt, jebkurš cilvēks, kurš jūt, ka tas nav viņa ceļš, viņš turpiniet tāpēc, ka ir biznes, tāpēc, ka ieguldīta nauda, tāpēc, ka ir bērni, tāpēc, ka ir kaut kādi citi projekti, tāpēc, ka ir vecāki. Ja? Un ja viņš neiet uz to pusi, kur viņš grib, bet iet uz to pusi tāpēc kā, un ir simtiem iemeslu, viņš dabū, ģenerators dabū frustrāciju, projektors rūgtumu, manifestors dusmas, ja, reflektors dabū vilšanās. Un tad, ja ilgstoši iet ne savu ceļu, tad parastajā cilvēku valodā mēs ko sākam? Nu, par jebkuru kabriolētu ir pēc tam smagi jāmaksā. Bet vai tā ir? Vienkārši ir jāmaksā par savu. Nu, nevis jāmaksā. Tas ir tā lēmuma sekas, kas ir ilgstoši. Ķermenis nav gribējis tur iet, bet mēs ejam, un paldies Dievam, ka kaut kādā mirklī, jā, vienkārši tās durtiņas aizrās un pasaka, nomierinies. Tāpēc, ka jo tālāk tu iesi, jo tu nevar zināt, kur tu nokļūsi. Jā. Depresija vēl tāds maigs punktiņš. Jā, es tev pilnīgi piekrītu. Jā. Un vienkārši tas ir par to, ka mūsu izvēles mūs noved tur, kur mums pēc tam var sāpēt. Un ja mēs ilgstoši turējam, tad būs tādas pamatīgākas sāpes. Un vienkārši varbūt, es nezinu, mēs te padomus nedodam, ja, bet ja tu tagad jau no šī punkta, kur tu esi, paskaties uz to Agnesi, kura ir tajā depresijā, kurai ir tik slikti viss, ja? Kur tagad ir jācīnās vispār par savu mentālo un fizisko veselību, ja? Un, kurai vispār pat grūti atrast kaut kādas iespējas. Ja tu tagad paskaties uz to meiteni, sievieti, ko tu viņai varētu, kādu padomu tu vari iedot? Kā vispār izrauties no tā, tāpēc, ka viņa taču sevi šausta. Es esmu lūzere, es esmu idiote, es esmu totāli tur nofēlojusi. Ja? Vispār, ko tagad darīt? Es vispār esmu vienam milzu kļūda. Ja? Nu, ir nokļūdījusies, jā, ir tāda. Ko darīt? Ko darīt tai mazai Agnesei? Mazai lielajai, 35 gadi. Mazai lielajai, ne mazai vairs, jā. Nu ko? Es sāku celt sev augšā soli pa solim. Soli pa solim. Elementāras lietas. Iziet ārā, pastaigāt, uztaisīt ēst. Vienkārši tu celi sevi augšā, tu ej soli pa solim un tu sāc atkal būvēt sevi augšā. Darot elementāras lietas, tu risini lietas tā, kā viņas nāk, un tu vienkārši piedod sev. Tas tā kā tajā mežā, vai ne? Soli pa solim, tikai uz priekšu. Tu ej un tu zini, ka kaut kad tur pavisam drīz
ja tu nenovirzīsies no Pat vēl nezini, varbūt, jā. Tu nezini, bet tu vienkārši ej. Tu ej ārā un tu tici, ka ar tevi viss būs kārtībā. Un tā arī notika. Ok, ko tu pateiktu par to, ka viņa sevi šausta, ka priekš kam man tāda pieredze, priekš kam es šobrīd tā ciešu, priekš kam es tā kļūdījusies, kāpēc es neesmu, kāpēc, ko tu viņai pateiktu par to, ka viņa pārdzīvo, ka viņa tajā pieredze ir notikusi, viņa grib no viņas atteikties tajā mirklī. Es negribēju atteikties no pieredzes, un es sapratu ļoti labi ar savu loģiku un prātu, jo loģika man arī ir diezgan attīstīta, ka šāda pieredze nebūtu iespējama citādi ar šādu konkrētu piedzīvojumu biedru. Bet man to pieredzi vajadzēja, lai es saprastu, kā tas mēdz būt, lai es tur būtu bijusi iekšā no iekšpuses. Un es to pieredzi nenožēloju nevienu brīdi. Tā man parādīja, kā notiek industrija iekšpusē. Es tur pagūvu vēl dažās filmās epizodēs nofilmēties, kamēr gaidīju savu darba vīzu, noslēdzu līgumu ar aģentūru modeļu. Un, paldies Dievam, otrais vīzu nedabūju. Jo pirmā Losandželosā man, diemžēl, advokāts paņēma milzīgu naudu, un es viņu nedabūju. Man teica, mēģini caur Ņujorku, bet tad man vairs tas nebija aktuāli. Jo es atgriezos Rīgā, es noprinājos, un es sāku dzīvot tālāk. Tev vienkārši nav variantu. Tev ir jādzīvo, un tev ir jāiet uz priekšu. Un starp citu, te solīts pa solītim, jā, arī es bieži vien arī savās lekcijās saku, ja, ka man daži saka, nē, es esmu izdedzis. Man nav vilkmes, man nav enerģijas, jā? Nav svarīgi kāds tips. Jā? Un tad vienkārši tā, es viņam saku, nu kā, bet tev taču ir vilkme sēdēt uz divānā. Jā, man ir vilkme. Es saku, tad jau tev ir vilkme. Tagad tev ir vilkme varbūt apgulties. Jā, ir. Bet tas nozīmē apgulies. Jā? Ko nozīmē, ka tev nav vilkme? Vilkme ir vienmēr tikai mūsu prāts. Viņš neskapēc viņu translē, ka tas nav pareizi. Viņš visu laiku dod tam ķermenim un vilkmē kaut kādus konkrētus uzdevumus, kas tev vajadzētu, ko tev vajadzētu šobrīd darīt, ko tev saka. Jā, viss apkārtīgi, kā vajadzētu. Un tas nav pareizi. Un tad tādā veidā solīti pa solītim, šodien es pagulēju, šodien es atkal pagulēju, un rītdien es atkal pagulēju. Un tad parīt varbūt es esmu gatavs atvērt logus un vispār paskatīties, kas ir ārā. Un tā ir. Auskars tagad uzvedās tāpat kā Rēzijas Auskars. Labais, ņem nost. Kāpēc? Tāpēc, ka tu nedzirdi visu laiku tādu sajūtu, ka kāds riekstus lauž. Paklausies tagad, kas būs. Tagad nekas nebūs. Labi. Es noņēmu. Pēc mani uzaicināja. Un šīs... Tā bija korekta komunikācija ar projektoru. Es teiktu, tā bija komunikācija, kuru dažreiz cilvēki, cilvēki, kad sadzer par cilvēka dizainu, jā, un tad, piemēram, atbrauc pie manis ciemos, un tad pienāk pie manis un pasaka, Dārija, es tevi tagad gribu uzaicināt, jā, palīdzi man tur sagriezt augsto zupu. Jā. Tu taču esi projektors, tev vajag uzaicinājumu. Un es tā, vēl iedodiet man lāpstu, uzaiciniet man vēl lāpstu rokās paņemt. Jā. Un tad izmantojot šos te terminus, jo dažreiz tā notiek, jā, ka, bet, ja mēs iegrimstam dziļāk, jā, tad mēs jau saprotam par to. Šis bija labs. Jā, solīti pa solītim. Jā, un tiešām ķermenis mūs vienmēr izvedīs uz to gaismu, kā tu saki. Darot lietas, kas dažkārt prātam vispār neaptverams. Jo vilkme, tas ir tāda lieta, kura ir pilnīgi neapzināta. Jo tur, kur viņa rodās, tas sakrālais centrs, kas ir atzīmēts. Tas ir motors, kas nav apzināts. Jūs viņu nevarat kontrolēt ar prātu. Vai nu ir tā vilkme, vai nu nav. Un ar prātu viņu nevar regulēt. Dažkārt to sauc arī par iemīlēšanos. Man ir vilkme būt ar viņu kopā. Jā. Iesim tālāk. Jā. Kas mums tur tālāk ir? Te nav jābūt mūzikai. Jā, ir jābūt skaistai mūzikai. Un vienmēr ir gaisma. Tu pasēdi tumsā, un tad parādās kāda maza taciņa, vai kāda lielāka taciņa, vai kāda maza upīte un kāds lielceļš. Un jā, un 2 gadi teātra observatorijā, un man uzaicināja pirmajā atvaļinājumu uz Itāliju, un mēs tā staigājām ar
manu draugu. Un viņš man saka, Agnes, kāda tev ir plāni Rīgā? Es saku, nav nekādu plānu. Es nezinu, ko es darīšu septembrī, oktobrī. Un viņš man saka, varbūt tu gribi braukt uz Itāliju un mācīties itāļu valodu. Un es teicu, jā. Es teicu piedzīvojumam, jā. Jā, un man ģimene beidzot gribēja, lai es nokārtoju savu dzīvi. Lai es nopirkojos. Kā jūs domājat, viņiem tas izdevās? Itālija bija brīnišķīga. Es aizbraucu uzreiz, pieteicos itāļu valodas kursos un sāku strādāt televīzijā. Protams, tas nav tāds karjeras attīstības periods, kas iet uz augšu, jo, ja tu esi bijis uz lielajām skatuvēm, uz filmu laukumiem, tad pēc tam staigāt pa bezvārdu modeli, bet es nemācīju itāļu valodas, tikai zināju čau un buongiorno. Un tad staigāt pa mēli un rādīt kurpes, apģērbu un rotas, kas man pēc tam noderēja, tad, kad mēs visi bijām mājasēdē. Jā, es metos tajā iekšā un man viss patika. 2 gadu laikā es apceļoju apmēram 50 pilsētas, biju visās salās, kur vien vēlējos. Nu, nevis kur vien vēlējos, bet kur mēs varējām aizbraukt, jo es visu laiku lidoju uz Rīgu. Un, es iemīlējos Sicīlijā un es sapratu, ka kaut arī man ar to valsti pirms tam bija visai tāds fragmentārs sakars. Es tur biju bijusi gan fotosesijās 2006. Gadā, gan pirms tam filmfestivālā Romā, bet man nebija tāda sasaite. Un tad šajos 2 gados es kaut kā sasēju to saiti ar to skaistumu, iemācījos pamatlīmenī valodu. Cik vien daudz var iemācīties 2 gados, jo no sākuma bija puņķi un asars. Man nekas negāja, un visi, kas stāsta, ka itāļu valoda ir ļoti viegli, varbūt tiem ir ļoti vieglas galvas, jo, ja mācās no tāda vārnīcas, tāda mutvārdu vārnīcas līmenī, tad ir viegli, bet tu gribi iemācīties visus 17 laikus, kurus ne pat visi itāļi pārzina. Izrādījās, ka Itālijā var runāt arī nepareizi. Viņš neiemācās skolā, kaut ko palaiž garām, viņš runā kaut kādā savā tādā atvieglotajā basic valodā, bet es gribēju saprast visu, ko es saku. Es gribēju zināt, kādu laiku es lietoju, kāpēc tā un ne citādāk. Un es to arī izdarīju. Pirmajā nedēļā aizgāju Milānā uz modeļa aģentūru un man paņēma darbā, jo tur nevajadzēja būt jaunai, tur nevajadzēja būt kaut kādai mega tievai. Tur vienkārši ņēma normālas sievietes, kuras gāja un normālām sievietēm, kas sēž pie saviem televizoriem ar pultiem un kurām nav ko darīt un kuras pasūta online preces. Un tā es tur gāju. Man uzreiz bija draudzenes, brazīliete un čehoslovākiete un čehiete Denīza. Un tā es tur nostrādāju 2 gadus un man tas patika. No rīta bija rīta šifti, pēc tam bija nakts šifti. Tu strādā 6, beidz 1, brauc mājās. Kā notiek tas darbs? Tas notiek tā, ka tu atbrauc, tevi uzgrimē, tev sataisa matus, tad tu uzvelc kaut kādu kolekciju un tad ir prezentētājs, sievietes, tās bija pārsvarā. Viņas stāsta par to produktu, tu ej pa mēli, tiešraidē staigā, visādi iztaisies, izgrozies un viņas to pērk. Man bija savas itāļu fanes, kuras zināja, ka tur ir Aņēze, kura bija tur tajā un tajā dienā. Es jau tagad, šad un tad, kad es esmu Itālijā, ieslēdzu to kanālu, apstos, kas tur vēl strādā. Un daudzas no tām meitenēm, kas strādāja tur ar mani 12. un 13. gadā, tur strādā vēl tagad. Bet 2 gadi man bija gana. Un es kaut kā sāku skumt pēc nākamā piedzīvojuma. Kā tu sajūti, ka kaut kas tu zini? Kā? Tev viss ir tik forši. Tev ir arī bija ļoti forši. Miers tāds jābeidz. Man ir miers, un tad, kad man ir kaut kāds miers, un tad, kad viss ir tā kā šķietami labi. Bet tu taču gribēji nomierināties. Visi no tevis gaidīja beidzot. Es gribēju beidzot būt normāli, jo visi to no manis vienmēr gaida. Man ir cilvēki, kuri gribētu, ka es 20 gados apprecos. Es arī tad, kad es dzīvoju Siguldā, es domāju, ka mans pirmais vīrietis būs man pirmā mīlestība būs mans pirmais vīrietis, man bērnu tēvs un mans vīrs uz visu mūžu. Es arī tā domāju. Bet dzīvē dažkārt iznāk citādi un dzīvē ir savi plāni. Un tur var vainot raksturu vai bodygrafu. Dzimšanas laiku. Bet man visa dzīve, un es domāju, vairs man jūs par to nav jāpārliecina, un arī Darijai nē, ir viens vienīgs piedzīvojums. Nomainās bildes un dekorācijas. Vai mani par to var nosodīt? Kas tā pa sajūtu, kad atkal, bet kas tā pa sajūtu, ka atkal nav? Ka kaut kas tur... Vari to ķermeniski izstāstīt? Tev pazūd vilkme. Tu vairs neesi laimīgs tajā, ko tu redzēji ar tādu. Nē, tu zini, kā tas ir. Man nebija tikai tā, ka man ceļš sāka vest atpakaļ. Nu, kā tomēr
Man ir dažādi apstākļi, kāpēc man vajadzēja būt atpakaļ, bet tas viss bija arī sakārtots. Bet es sapratu, ka piedzīvojuma laiks ir iztecējis, ka kaut kas beidzas. Un tu tāpatās atkal vilcināji, vai ne? Atkal es vilku, jā. Un kas tad notika, kad tu vilki? Bet vajadzēja varbūt vilkt, tas tā mierīgi. Cilvēki jau var vilkt situācijas 10, 5 Protams, protams. 20, 25. Es neesmu vilcējis. Un varbūt, ka vajadzētu, un varbūt kāds vispār nesaprot, ko es te stāstu. Bet tāpat laikā tu vilki, tu varbūt arī no citu skatu viedokļa tu ļoti ātri aizbrauci prom no Itālijas, bet tāpat laikā tu jau iekšēji kaut kādu mēnesi, 2 vai 3 vai 4 tu jau jūti, ka viss ir beidzies. Pirmkārt, sāksim ar to, ka man nozaga rotas. Jā, tas jau ir sekas. Tās jau ir sekas, un tas jau ir ievads nākamajam piedzīvojumam, kas tagad, ja es uz to visu atskatos, tas jau bija loģisks turpinājums. Jā, mēs starp citu pie šī stāstam par rotu nozagšanu. Jā. Man nozaga visas manas rotas, tas notika dzīvoklī, un tajā laikā, kad mēs no Boloņas pārvācāmies uz Milānu, es visu laiku dzīvoju starp Boloņu un starp Milānu. Un es paliku bez rotām, bet man tās rotas bija daudz vairāk nekā tikai kaut kādas rotas, zelts, briljanti vai pulksteņi, bet man tās rotas bija atmiņas no man tēta, jo tās rotas bija izveidojis mans tētis, un tās rotas bija, daudzas no tām bija ļoti mīļas dāvanas. Un tas bija kaut kāds tāds punkts, varbūt tagad izklausās, bet es par to vienmēr esmu stāstījis, kad es runāju par Soulstones rašanos, ka man tas bija tāds kaut kāds pagaidi. Jo man principā nav bijis tā, ka man mūžā kaut ko nozagt vai kaut kādas tādas lielas zaudējumi būtu. Un tad es sāku... Es tev pārtraukšu, kad skatāmies šitās bildes, tie ir pavisam cita enerģija. Varbūt kāds ir sevic, kāda bija Agnese tajā... Holivudas periodā, ja? Un šeit ir pavisam tu citēsi, ja? Kur mums bija Holivuda uz atpakaļ, ja? Kas tev tur tavuprāt ir mainījies tik ļoti? Es vienkārši, man liekas, ka mainās tīri, tā kā enerģija. Neiesim atpakaļ, iesim uz priekšu. Jā, ejam uz priekšu. Es vienkārši pēkšņi izdomāju, ka forši būtu parādīt to atšķirību, jā, te ir pilnīgi savādāk. Es tur gulēju visiem kaķīšiem un sunīšiem. Vilki pagulēju. Es beidzot jūtu, ka es varu atslābt, ka es varu atpūsties, ka es varu būt mierīgi. Man bija 39 gadi, es izdomāju visu no 40 vairs nekādu teātru un kino, ko man tur līst, lai spēlē jaunie. Un es beidzot varēju kā sieviete, beidzot domāju, tagad tā, nekāda aktrise, nekāda kinoaktrise, vienkārši būšu sieviete, kur bauda skaisto, bauda Itāliju, bauda mākslu, vēsturi, kultūru, iestājos itāļu gatavošanas kursos un tā tad mācījos un izveidoju savu draugu loku tur un man tas viss ļoti patika, un es nesapratu, kāpēc atkal sākās kaut kāds... Kāpēc atkal? Kad pēkšņi teātris sauc atpakaļ, un tu saproti. Un tās pat nav ambīcijas, ka tev vajag atkal atpakaļ būt un kaut ko darīt tādu nozīmīgu. Tas nav tāpēc, man katrs darbs ir cienījams. Tad, kad mēs sākam ar Soulstones, stāvēja Kalnciem tirdziņā, un visi par mani smējās, un domāju, kas tā par... aktrisi, kur te tagad kaut ko mums stāv un pārdod. Pagaidi par Soulstones. Jā, es aizskrēju mazliet uz priekšu, bet es tev gribu pateikt to, ka neviens darbs nav tāds, lai viņi nevarētu darīt un viņi nevarētu mīlēt. Tur vienkārši sākās kaut kādas citas lietas. Protams, arī darbs. Es sapratu, es abrīnoju tās meitenes, kas to var darīt 10 gadus, bet man ar 2 gadiem pilnībā pietika. Un tāpēc, ka ir jāiet jaunajā piedzīvojumā. Jā, un es atkal atbraucu mājās. Man mums būtu garlaicīgi klausīties tikai vienu stāstu. Ja? Šeit, tad mēs te būtu pusstundiņu. Klausies. Piedodiet, jums tagad jāklausās ilgi. Un par to tavu stāstu bišku pakomentēt. Pirmkārt tas, ka tu aizbraucot uz Itāliju, tev bija sajūta, ka tev vajag tomēr nostabilizēties, ja? Ka no tevis atkal visi kaut ko gaida. Jā, ka no manis gaida, beidzot, ka es nomierināšos, likšos mierā un beidzot kaut ko sev sakārtošu. Un tā ir tava profila specifika, ka mēs visi kaut ko gaidām no piecinieka, kaut ko savu, liekam savas projekcijas, ja? Bet gaidām no viņa kaut ko. Un piecinieks, kurš ir piecinieks, viņš stāv tāds un tā, man šito gaida, atkal gaida un atkal. Un tad kaut kādā mirklī ieslēdzās tas, ka vajadzētu laikam tā kā izpildīt tās cilvēku ekspektācijas, beidzot parādīt, ka es esmu normāla. Ja? Un tas jau pašos pirmsākumos, ja, jau tā kā
mazliet tāda nekorekta tā domāšanas veids. Un jā, tev noteikti bija vilkme dzīvot tos tur gadu vai pusotru Itālijā, bet kaut kādā mirklī tas, ka tu gribēji tieši izpildīt citu ekspektācijas, tas arī beigās pēc tam arī izraisīja to, ka arī nav vilkmes. Pat nevis tas izraisīja, bet es domāju, ka sākotnēji šis te viss piedzīvojums bija jau vērsts uz to, ka beidzot viss es izdarīšu, ko no manis gaida, un foršs cilvēks, un viss labi, un es beidzot būšu normāla, es beidzot būšu tā, ko no manis gaida. Un vēl ir tā, ka es esmu to piefiksējusi daudziem arī klientiem, un vispār redzu to, skatoties daudz tos dzīves stāstus, arī dzirdot, konsultācijās, ka ja tev iedod šīs te bodygrafs ar tām savām aktivācijām, saviem aizkrāsotiem centriem, kanāliem, un ja tu viņu nedzīvo, tev jebkurā gadījumā visa tā dzīve, visums, es nezinu, kā mēs to varam pateikt, programma, viņa tev liks to savu bodygrafu dzīvot. Ja tu negribēsi, viņa tev tā kā zvanīs ar tādu mazu zvaniņu pamosties, pamosties, tev vajadzētu sākt dzīvot savu dzīvi. Mēs ejam citu atkal ceļu. Jau te ne ar zvanaņu, jau spainē ar ūdeni, jums uzmetīs, lai jūs pamostaties, un tomēr aiziet atkal savu ceļu. Nedzirdat spainē ar ūdeni, būs pilnīgi kaut kāds cits tas zvaniņš, pie kura jums beigās būs jāsadzird, uz kuru tad pusi jums ir jākustās, kuru jums ir jāpagriežās. Visu laiku tā visums, tā enerģija, bišķi ezoteriski tā skan, es pat nezinu, kā labāk to pateikt, tā kā virzīs jūs ar dažādiem, tur sitīs jūs vai kaut kādā citā veidā, sākumā maigi, pēc tam mazāk maigāk, bet mēģinās apgriezt uz to ceļu, kur jums ir jāiet. Tā kā nevar izvairīties no sevis. Tad tu domā, ka man tas pēdējais ūdenspainis bija tās rotas? Man liekas, ka es nezinu, cik liela tā, ne trauma, bet cik liels tas pārdzīvojums bija par rotām, to tu pati vari tā kā izstāstīt. Tas man atveda mājās un ieveda jaunā piedzīvuma. Tajā pat laikā tu varēji atbraukt Mēs atkal nevaram runāt, bet ja mēs skatāmies uz to vilkmi, tāpat laikā iespējams tu varētu atbraukt uz mājām ar rotām savām. Tas būtu nesalīdzinām labāk. Man nekas nav. Bet šobrīd ir nenormāli kruta pieredze, ar kuru tu vari pastāstīt. Un cilvēks, kurš ir šajā šobrīd posmā, ka viņš tomēr vairs negrib tur, bet grib tur, viņš tā, bet es negribu pazaudēt rotas kā Agnese. Es labāk tagad iešu tur, un tur ir tas tavs stāsts. Cilvēkam ir jāsajūt un jāpieņem lēmums un jāiet pēc tā, ko viņš jūt, nevis tas, ko no viņa sagaida, vai tas, ka beidzot jau sāk notikt kaut kāda notikuma, kas viņu vienkārši loģiski uz turieni virza. Jā, tieši tā. Un es atgriezos atpakaļ, un es biju sakrājusi pirmo pamatkapitālu pirmajai kolekcijai, strādājot televīzijā, un es sāku savu piedzīvojumu ar vienu somu, vienu asistenti. Un pirmajā gadā mēs noslēdzām 10 līdz 12 līgumus ar veikaliem. Meitenes, kuras sāka pie manīm braukt. Tev nebija savas studijas, bet tu devi pārdot citiem veikaliem. No sākuma mēs sākām ar Kalnciem tirdziņiem, pēc tam ar Spīces tirdziņiem, Ziemassvētku, pēc tam ar veikaliem, kuri vēlējās. Un kaut kā tās meitenes, kuras bija man palīgos, tajos izbraukumos ar tirdziņos, viņas kļuva pēkšņi tā nemanāmi par manām darbiniecēm. Līdz kaut kādu 6 gadu laikā mēs jau bijām studijā uz Bruņinieku un Barona ielas stūra, un mēs jau bijām 8, un mēs vairs nevarējām tur sajiet iekšā, jo biznesa plauku un zēli, mēs vairs nespējām nodrošināt vienkārši to apjomu, mēs vairs nespējām palikt tur tajās mazajās telpās, un mēs aizgājām pirms 5 gadiem uz lielajām studijas telpām, 90 kvadrātmetriem. Bet par tām pērlēm es vēl gribēju uzprasīt. Jā, par tām pērlēm. Tu atrod pērles tur, kur citi viņas neredz. Un neatrod tur, kur viņa redz. Tieši tā. Ko nozīmē tajos laikos šīs te bižutērijas, var tā pateikt? Bižutērija. Es pateikšu tā, ka es ļoti rūpīgi izpētīju tirgu un skatījos, ka mums ir segments, kas ir zelts briljanti, juvelieri, un ir kaut kāda Ķīna, lētas lietas. Un es ļoti rūpīgi skatījos, tad, kad man radās tā ideja par šo te biznesu. Un man likās, ka tajā segmentā
ir ļoti maz spēlētāju. Un tā tas arī bija pirms 10 gadiem. Ko tev teica vispār tavēji apkārtējie cilvēki, kad tu pateici, es tulītās tirgošu bižutēriju? Man mamma teica, paklausies, tev teica bija juvelieris, ko tu taisi tur kaut kādu kiču? Viss par mani principā iesmīnēja. Viss iesmīnēja sākumā. Neviens īsti tā neticēja. Viņi domāja, labi, lai viņi tur pamuļķojās, neviens nepirks vispāries. Tas ir tas pats, kas ar turbāniem klausies. Es tikko apgarotība. Kurš uzrakstīja nesen apgarotības simbols? Ak, Dievs, ko tikai neraksta, tu pati zini. Bet, long story short, man tas ļoti patika. Es vienkārši tajos akmeņos atradu tādu prieku, spēku, iedvesmu. Es par akmeņiem daudz ko zināju, tāpēc, ka mans tētis, kurš strādā ar pilnīgiem dārgakmeņiem, ar tātad rubīniem, briljantiem, opāliem, topāžiem, bet es tajos akmeņos atklāju vienkārši kaut kādas tādas lietas, tas skaistums, tas, cik katrs akmens ir dažāds un tas, kā tas viss aizgāja. Es pēkšņi jau vairs vienā brīdī netiku, tam sākumā bija tik ļoti liela un skaista dinamika. Tas vienkārši bija tā lēnītēm un pamazām un tik ļoti skaisti, ka tu saproti vienkārši, ka tu vairs netiec galā arī ar 8 cilvēkiem. Un tajā brīdī, cik tu kopā strādāji cilvēku? Man bija 12 darbinieki un pēdējais pirms pandēmijas man bija 8 meitenes, kuras bija katru dienu kopā ar mani. Sanāk, kāpēc es vienkārši pieminēšu vēlreiz turbānus, jo tad, kad tu pirmo reizi parādījies turbānā, es domāju, ka daudzi ir paskatījušies, ka es esmu traka. Jā, piemēram. Bet tagad, ja mēs paskatāmies Instagramā, vismaz kaut kāds 5 cilvēkiem, kam es sekoju, jau ražo turbānus. Nē, protams, tas ir tas, ka bet labi, es nebiju tā, kas izdomāja turbānus vienkārši. Bet tu tā kā ieviesi to vispār parādīji, kā... Jā, bet tu mans lietas pateikt uz to, ka es atrodu kaut kādas pērles tur, kur citās neredz, ka es kaut kādu lietu izceļu un tad viņa kļūst zināma vai atpazīstama, jo ja mēs tagad runājam par otru biznesu, un es to daudz esmu rakstījusi presē, tad tagad, pirmajos gados tas vēl nebija tik manām. Mēs braucām izbraukumos pa visu Latviju un ļoti lielu prieku satikām visus laukos un visās pilsētās, kuras nevarēja atbraukt pie mums. Un tad es vienā brīdī sapratu, ka tu atbrauc un tev pa labi ir 10 rotu galdi un pa kreisi ir 10 rotu galdi. Un nākošais gadu ir 20. Un pēc tam es saprotu, ko tu man saki, tas, ko dara visi, man vairs neturpina radīt vilkmi. Tāpēc, ka to dara visi. Tad, un tāpat laikā ir cilvēki, kuriem ir vilkme tieši darīt to, ko tu esi atklājusi. Ja? Protams, tas arī ir tas ir ļoti, ļoti labi. Tas ir pat glaimojoši. Vienkārši tad, kad es biju nesen un tikos ar meitenēm, kas tieši strādā ar akmeņu biznesu, viņas pateica, bet tu, Agnēs, bija tā, kas pateica viņām, jā, super uz priekšu, un viņas tagad to dara. Un tas ir brīnišķīgi. Un es esmu daudz par to domājusi, ka man ir jāmeklē tur, kur citi neredz. Un jāaiziet prom tad, kad visi dara tieši to pašu. Bet kā? Tas ir ļoti, es vienkārši nesaku par to, ka tagad ir kaut kāds lūdzuma punkts, bet tagad ir vienkārši pauze, lai apskatītos uz to no malas, ko tu esi izdarījis. Bet zini, kas ir pirms mēs vēl parunāsim varbūt par to, kas ir šobrīd, bet man ļoti interesanti tās biznesa aizkulises, jo kā nekā, tev ir balta sakne, kuru ciest nevar, kad viņu spiež, kolektīvā tev ir 12 cilvēki, kuriem 8 uz vietas, 8, kuri mainās, bet principā viņi visi ir klātesoši. Jā, un tad tev ir balts emociju centrs, kurš negrib īsti tā kā konfliktēt, konfrontēt, grib atlikt kaut kādas lietas. Kā ir, kad ir jāatlaiž cilvēku, kā ir, kad ir jāpasaka, piemēram, tu tagad jūti, ka tev nepatīk, ko tas cilvēks dara. Vai tu saki to, vai tu teici to uzreiz, vai bija gadījumi, ka tu to atliki un tas krājās? Es esmu ļoti daudz to analizējis. Es principā kā uzņēmēja un kā vadītāja esmu ļoti lojāla, es esmu ļoti draudzīga, es vienmēr veidoju uzņēmumā ģimenes atmosfēru, un es domāju, ka es pieļāvu daudzas strateģiskas un būtiskas kļūdas, kas attiecas tieši uz noteiktību, kaut gan es esmu cilvēks, kas kontrolē procesus, bet man ir tāda superspēja, pirmkārt, cilvēkus padarīt īsā laikā par zvaigznēm, bet otrs, tas, ka es pieveru acis uz kaut kādām lietām, kas man šķiet, ka varētu pašas no sevis uzlaboties vai izlaboties, un
Es nodibinu tādas ļoti draudzīgas attiecības tajā laikā, kad vajadzētu, ja es būtu ar definētu sakni, un tagad es to saprotu, ka vajadzētu vienkārši konkrēti visus salikt. Zini, Dari, ja tev tas rezonē. Ar vienu definēto sakni nepietiek, tāpēc, ka es esmu arī neemocionāla, bet man ir sakne. Un, kad es esmu pati vadījusi biznesu Ukrainā 9 gadus, sakne, es tā kā varu pretoties pretī, bet balts emociju centrs atliek. Tu jūti, ka tev darbinieks dara kaut ko nepareizi un tāds. Tu atliec, pateikšu parīt. Tu krāji situāciju, krājās. Tev liekas, ka lietas izlabosies pašas no sevis, bet lietas nekad neizlabojas pašas no sevis. Un to es esmu sapratusi. Tev vienkārši jādod strikti uzdevumi un strikti jāsako uzdevumu izpildēji. Un es nonācu, man ir bijis brīdis, tas bija īsts brīdis, bet es esmu piedzīvojis dažādas viļņošanās un es esmu piedzīvojis situāciju, kad veidojas pulciņi, kur sāk draudzēties pret tevi. Teiksim tā. Un man ir ļoti bieži bijis ļoti emocionāli grūti, ļoti es esmu pārdzīvojis, tad, kad man no kāda ir jāatvadās vai neturpinās viss tā, kā es domāju, ka būs ilgi un laimīgi, tā kā mēs vienmēr domājam, vai ne? Bet tu saproti, ka paudzes mainās, ka cilvēki pierod un staigā pa darbiem, un ka tie cilvēki nebūs ilgi ar tevi, un tad tu domā, ka tu viņā esi ieguldījis tik daudz zināšanu un bija izveidot tāda vesela eņģeļu komanda meiteņu. Bet viņas visas draudzējas starp citu savā starpā, un to es uzskatu par savu lielāko nopelnu. Un ir visādi bijis biznesā, un es esmu arī to iepazinusi no visām pusēm, un tā ir arī ļoti vērtīga pieredze. Jā, un es tieši uzliku to slaidu, par kuru es runāju. Ka, ja jums šobrīd ir savs biznes, ja jums ir savi darbinieki, vienalga, vai jūs esat algots cilvēks, vai jums ir savs biznes, jebkurā gadījumā, ja jums ir šie 2 centri balti, tad ļoti esat uzmanīgi ar to, kā jūs strādājat ar saviem darbiniekiem. Tāpēc, ka Kam ir balts saknes centrs? Mūsu ir daudz, paldies. Daudz, ne, 30% tikai. Nē, bet tas tiešām ir grūti. Dieva goda vārds, man spiest kādu ir ļoti grūti. Un galvenais, ka pat nevis spiest grūti, ir grūti tas, ka pat labi spiest nevajag, bet ir grūti pateikt. Lūdzu, izdari vai nedari vairs tā. Pirmkārtām, balts emociju centrs negrib konfliktēt, un otrām kārtām, balta sakne tā, ja es to pateikšu, man tūlīt visi sāks spiest. Kāpēc tu to dari? Priekš kām? Varbūt nevajag, Un tad nē, un es vēl tur dabūšu, un tad es labāk klusēšu, un tu atliec, un tu atliec, un tu atliec, un beigās tā problēma, kas ir agrāk bijusi maziņa, kuru tu varēji atrisināt tā čik, Viņa ir izaugusi līdz ziloņu izmēram. Jā, un tad jau gan ir sanāk liels konflikts, liela konfrontācija. Tad iet augstos toņos, Un tas pat ir mājās ar partneriem. Tas par biznesu nav jārunā. Situācijām, ja tev ir balta sakne un ja tevi spiež, tev ir jāsaka par savām sajūtām, jānodefinē un jānokomunicē viņas ātri. Jānokomunicē, ka šo es nevaru, man nav vilkmes. Un ja tev ir balts emocionālais centrs, tad, ja tu jūti, ka tev tagad kaut ko kādam cilvēkam ir jāpasaka, savam partnerim, vīram, sievai, tad ej un saki, ir tā kā iekšā būs grūti pateikt, bet ej un pasaki, man tur pēc nedēļas ir tusiņš. Un tad ir tā, ka tu to pasaki tajā mirklī, un tev partneris tāds saka, ok. Un tu tāds, ko tā varēja vispār? Bet tu baidies, jo tev iekšēji likās, ka tu nedrīkst. Un tad, ja tu pēc nedēļas pateiksi, ka tev ir tusiņš rītdien, tad, vēl par āgru, un tad ir viss, un tad tiešām būs konflikts, un tad būs strīds, tāpēc tikko jūs jūtat, šo gan skatāties, gan biznesā, gan arī ar partneriem, tas ir ļoti, ļoti vērtīgi. Bet kā tev gāja Covidā? Jo taču bija vispār, tā kā mums Latvijā krīze, Un tiešām ļoti daudz biznesa ir bankrotējuši. Bet izrādās, ka varbūt arī savādāk. Man gāja ļoti labi. Es katru dienu strādāju, es katru dienu gāju uz studiju un es atcerējos, ko es esmu darījusi Itālijā. Beidzot, manas modeles spējas un sēdēšana krēslā pret ieslēgtu kameru un statīvu man noderēja. Es sāku beidzot, man bija laiks.
jo to apkalpojot studijā klients nebija laika darīt, bet es beidzot sēdēju, visu rādīju, stāstīju. Un jā, mēs online mūsu saita apgrozījumu pacēlām 7 reizes, bet tas prasīja, protams, sēdēt mājās un tur 6 līdz 10 stundas likt, jo es paliku pilnīgi viena. Tā kā Itālijā tu 6-8 stundas strādāji, tieši tāpat arī mājās. Un es domāju, kādam ir problēmas, man ir šausmīgi daudz jāstrādā, jo es dienā filmēju, naktī pakoju pakas. Un jā, mums tas bija vienkārši kaut kāds neticams veiksmes stāsts. Un jā. Paldies visiem klientiem, ja te kādi ir zālē. Bet tas bija ļoti interesants periods, un tad viss atkal iegāja savās sliedēs, un tad viss atkal iegāja savās sliedēs, un atkal sākās dzīve, un es jūtu, ka manī iekšā kaut kas mainās. Ka manī iekšā kaut kas mazliet mainās, ka kaut kas vairs nav tā, kā es jutos agrāk. Ka ja man agrāk bija tā, kad es domāju, man jāiet tagad uz Dailes teātru un jāspēlē izrādi. Es domāju, ka Dievs, kaut kas varētu palikt studijā, kaut kas varētu paskicēt, kaut kas varētu uzzīmēt jaunu rotu vai savērt kaut ko vai uztaisīt vai paskatīties, kādus akmeņus var pasūtīt. Tad es jūtu, ka kaut kā, ka es sāku atražot sevi, ka es sāku darīt vienu un to pašu visu laiku un arī, ka no manis gaida vienu un to pašu. Kaut gan es taisīju jaunas kolekcijas, manuprāt, mēs esam kopā šo te nepilno 10 gadu laikā uztaisījusi, es esmu izveidojis 80 kolekcijas. Un kolekcijas tas ir vienmēr kaut kāds koncepts un es vienkārši sāku saprast, ka es palieku tukša, ka manī vairs nav šo te ideju, ka manī nav šīs te jaunradas, kas man visu laiku bija, tad, kad es pirmajā sezonā, pirmajā Solsons gadā katru mēnesi izlaidu jaunu kolekciju. Man bija Sicīlija, man bija Milanēze, visām kolekcijām itāļu nosaukumu, ka man bija tas drives un ka es gribēju. Es pēkšņi sapratu, ka vai nu tas, ka es pati ļoti iesaistos visos procesos, vai nu tas, ka man vajag vienkārši kaut kādu pauzi un atpūsties, lai es atkal varētu ieraudzīt, kā tālāk. Un arī, protams, tas, ka tu redzi, ka tas tirgus mainās un ka viņš paliek savādāks un es domāju, es varu pieslēgt visus mehānismus un izdarīt tā, lai to visu turpinātu tieši tāpat un veiksmīgi darīt 10-15 gadus, bet es sapratu, ka bļāviens, es esmu 6 gadus bijusi Dailē, 6 gadus jaunā Rīgas teātrī, es jau esmu 10. gadu. Kaut kas ir par ilgu. Nevis par ilgu, bet ka manī nav vairs tās sajūsmas, tā prieka tik ļoti lielā. Un tad es domāju atpūsties, tad tu domā paceļot, un tad tu domā kaut kā nomainīt vidi, un tad, jo man iedvesmas vienmēr nāk ceļojumos un tā, bet es sāku saprast, ka man tiek sūtīts kaut kādas zīmes, un es sāku izlemt uz tām reaģēt. Izstāsti par to, kā vispār tu jau sajūti jau kaut kādu laiku atpakaļ, ka kaut kas sāka beigties, vai ne? Pirmkārt, jā, tu vairs sāki palikt tā kā... Tu 9. jubileja pagājušā gada decembrī tu sev pateici, Es zināju, ka es esmu uztaisījis pēdējo kolekciju vismaz šādā te formātā, kā es to darīju līdz šim. Un es to skaidri zināju, viņi saucās Rožas un Pērles, un es to iekšēji jau sajūtu. Un tik ļoti gribējās satikt visus cilvēkus, un tiešām arī studijā bija ļoti daudz cilvēku, un viss bija tā sajūta brīnišķīga, bet es jūtu, ka es iekšēji jau kaut kā atvedos, un man tā sajūta vienmēr atnāk nekļūdīgi. Es domāju, ka daudziem no jums tā ir. Es nezinu, vai jūs to sajūtat vai atzīstat, bet jūs jūtat, ka jūs varat stāstīt ārpasaulē un pats sev, ka viss turpinās un ka viss ir brīnišķīgi, kaut gan iekšējie procesi sen ir mainījušies. Viņi dzīvo savu neatkarīgu dzīvi, un jums ir 2 izvēles. Vai nu jūs paliekat tajā inerces rutīnas pēc, vai nu jūs saprotat, ka nekas vairs nebūs tā kā agrāk, un arī nevajag būt kā agrāk, jo tikai pārmaiņas ir mūžīgas. Un šoreiz tev arī bija zvaniņš, maziņš, kur tu ātri pamanīji vispār, ne? Es nezinu, vai par to vajag runāt, bet es to varu pastāstīt. Man vienu rītu pamostoties, sapratu, ka es nevaru paiet, ka es kliboju. Es uzreiz uztaisīju ultrasonogrāfiju, un man izrādījās, ka ir papēžu iekaisums. Un mēs ar Dari bijām sākuši mēģināt, es to atklāju 11. martā, mēs bijām sākuši mēģināt mūsu pasākumu, un viņi saka, kas tev tur ir?
Tāpēc, ka tu nevarēji atnākt pie manis, tu vienkārši, Es pārvietojos ar riteni, jo es nevarēju paiet, un es nezināju, ka tas var vilkties mēnešiem vai kaut kā tā. Un Dari man saka, padomā, kāpēc tev sāp tā kāja? Kāpēc tu gribi, lai tev viņa sāp? Pirmais bija jautājums, vai tu gribi šo mūsu pasākumu? Jo, ja tu nevari atnākt pie manis uz tikšanos ar Karīnu, ja, un vienkārši nav vilkmes? Ko? Un tas bija, nē, Darija, man ir vilkme, ja. Es tiešām gribu šo pasākumu. Un tad es tev paprasīju, kāpēc tu gribi, lai tev sāp kāja? Tas dažreiz tas jautājums, kas bišķiņ tāds ķecerīgs, es teiktu tā, ja, jo... Ko nozīmē ķecerīgs? Ko nozīmē es gribu, ka man sāp kāja? Ko nozīmē es gribu, lai man nav naudas? Ko nozīmē es gribu, lai es esmu izgāzies, ja, vai roka sāp? Bet ja mēs tā dziļumā paskatāmies, un tu to arī izdarīji. Tu man liki to izdarīt. Bet beigās tu to izdarīji. Dari vienkārši pateica, viņa pateica, tev kājas sāp tāpēc, ka tu negribi iet uz darbu. Es paprasīju. Es saprotu, tu negribi iet uz darbu, uz Solsons, vai kas notiek? Un tad bija tā, ka es 19. aprīlī uztaisīju blokādi, kājā papēdīju, paņēmu, apbruņojusies ar visstiprākajiem pretsāpju preparātiem, aizgāju Slomodas skatē, un iedarbība tajā blokādē beidzās tieši 2, tad, kad mums sākās mēģinājums. Un es izdomāju īpašo gaitu, jo paiet taisni es nevarēju. Es ieliecījos gurnos, un es kā aktrise, kur ir dejojusi uz skatuves ar sašūtu pēdu, ka 3 ārsti ar ožamo spirtu stāv aizkulisēs, protams, var izdarīt visu. Es nodejoju skati, un 20. aprīlī pēc sapulces es paziņoju, ka es slēdzu studiju. Un ziniet, ko no 20. aprīļa man kāja nav sāpējusi? Es sēžu ar 10 centimetru papēžiem. Un tad es sapratu, ka, kad dzīve man pateica, lūdzu, pauzīti, tu nevari skriet mūžīgi, un tev ir jāieklausās sevī. Tu skriet vari mūžīgi. Ar savu bodygrāfu tu vari skriet mūžīgi. Bet, ja tu skrēji tajā virzienā, kur tavs ķermenis grib skriet, un starp citu... Es visu laiku gribu skriet. Es vēl tagad skrienu uz studiju, jo es ļoti mīlu to vietu, es ļoti mīlu savu zīmolu, un es ļoti mīlu to, ko es darīju. Bet, acīm redzot, šajā brīdī man vajag sev mīlēt vairāk un sekot... Savai vilkmei. Sekot savai vilkmei. Bet tu zini par to, ka vilkme nav tā, ka viņa obligāti tagad beidzās. Jā. Tikpat labi viņam vienkārši tagad beidzās, bet viņa var pēc tam atjaunoties. Protams. Bet atjaunoties var būt iespējams kaut kādā citā veidolā. Jā. Varbūt tu pat izmantosi savu Soulstones zīmolu, jā, nākotnē, bet darīsies varbūt kaut ko citu. Kad beidzās vilkme, tas nenozīmē, ka tas ir vienmēr stop. Absolūti nē, es to tā arī nejūtu, es to arī tā nekad neesmu translējusi. Es vienkārši saprotu, ka šis te posms ir beidzies, un kā mēs zinām, ir konkrēti gadījumi, kad vienkārši ir kaut kāda apstāšanās pauze, un pēc kaut kāda laika viss atkal turpinās. Vienkārši šobrīd es uzskatu, ka ir ļoti godīgi paņemt pauzi un apskatīties, kur es esmu, un apskatīties uz sevi no citas perspektīvas. Man vienmēr ir bijis ļoti svarīgi būt godīgai pret sevi, nevis iet pēc inerces un iet atkal to, ko no manis gaida, jo mani klienti, protams, ka gaida, un viņi nesaprot, kas notiek, un viņi grib, lai viss ir tā kā agrāk, bet man šobrīd ir iekšā kaut kas samainījies, un es gribu apskatīties, ko es varu darīt vēl, un ko es varu darīt savādāk, un ko es varu darīt daudz labāk. Ko tu darīsi? Visiem taču interesanti. Tev ir kaut kāds... Jums kādam interesē? Ir kaut kāds kuģīts jau, kurš tur kaut kur peldēs, ko? Man ļoti interesē moru galvas. Jūs zināt, kas ir moru galvas? Nezināt? Tas ir Sicīlijas salas simbols. Moru galvas radās 12. gadsimtā Sicīlijā. Tad, kad mori no Āfrikas bija atnākuši uz salu un mācīja sicīliešiem keramiku. Un leģenda stāsta, ka Palermo sievietes tajā laikā nedrīkstēja iet pa ielām. Vienīgais veids, kā viņas varēja komunicēt ar ārpasauli, tas ir iziet uz savu balkona. Un viena tāda skaista sicīlieta vienu dienu, apkodama savas puķes, iziet uz balkona
un ierauga, ka viņai pretī pa ielu nāk viens bezgalīgi skaists moris. Un viņš sāk ar viņu runāt. Un viņiem sāk šī saruna, kas pārauga tādā slēptā romānā. Viņš viņā iemīlās, viņš viņai tik daudz stāsta skaistu par viņas skaistumu, par to, cik viņa ir brīnišķīga, un viņi sāk satikties, viņš slepus nāk pie viņas, viņa iemīlās, un kādā dienā šī te pati skaistule uzzina, ka viņas draugam Morim komandējums ir beidzies, un ka viņam jādodas atpakaļ uz Āfriku pie savas ģimenes un bērniem. Un man, starp citu, ļoti patika bērnībā stāsts par Turaidas rozi, mīla stiprāka par nāvi. Maija, kura sargāja savu godu, ļaudama nocirst savu galvu ar zobenu. Tas tāpēc, ka es no Siguldas. Un viņi izdomā plānu, kā šo te mīļoto atstāt pie sevis uz visiem laikiem. Naktī, kamēr viņš pie viņas guļ, viņa nocērt viņam galvu, noņem skalpu, uzliek šo te galvu uz sava balkona un iestāda tur ziedus. Un visi, kas dzīvo tuvākajā apkārtnē, nāk un skatās uz šo te podu, kur baziliks un ziedi zaļo tā kā nekur, un viņi domā, kas ir tas noslēpums, acīm redzot tā galva. Un visa Sicīlijas sala, kopš tā brīža no šīs te leģendas izaug šis te, ja jūs brauksiet Sicīlijā, visur Itālijā, Amalfi, Positano, visur stāv šīs galvas, kur viena puse ir melna, vīrietis, otra balta sieviete. Viņas var būt pilnīgi baltas, es esmu atvedusi 3 pārus, man ir visas baltas. Bet tas ir tas simbols par šo te mīlestību, par šo te šausminošo noziegumu, kas man šķiet diezgan aizraujošs. Un es ļoti vēlos nokļūt Sicīlijā un mācīties, vai vismaz pieskarties tam procesam, kā viņi keramiski veido šīs te galvas un viņas krāsot. Un vēl es gribētu arī tur tādu mazu mājiņu pie jūras, un tad tur būtu tās galvas, un tur būtu citronu koki, apelsīnu koki, un viss tur būtu tikai ziedi, zaļumi, jo viņas mēdz būt arī šāda te izmēra. Tā kā, ja jūs esat Sicīlijā, man jau klienti prasa, lai es vedu. Jau gaida kaut ko no tevis atkal, ko? Mēs arī gaidām. Jā, tad vienkārši lūdzu pērciet moru galvas. Viņas ir no šādām, no pavisam mazītiņām līdz tādām. Un viņas ir tik fantastiskas. Dolce & Gabbana visos savos printos rāda visu no Sicīlijas. Viņiem arī ir tās galvas. Es vienkārši gribu braukt un skatīties uz tām galvām. Es gribu būt to galvu tūmā. Es nezinu, vai tas nāk, no kurienes tas nāk, bet man ir kopš 12. gada, kad es tur biju uz lieldienu ceremonijām un izbraukājām ļoti daudz Sicīlijā. Es esmu Sicīlijā bijusi tikai 3 reizes, ceru, ka būs 4. Tad es vienkārši gribu izpētīt visu, ko es varu saprast par šīm galvām. Kāpēc viņas mani tā velk un fascinē, un tā ir tagad man un arī rotas ar galvām. Es nezinu, vai Latvijā aizietu, bet rotas ar šīm te galvām, man liekas, būtu ļoti skaistas. Tā bija gan vilkma. Es rīt pasūtīšu, es rīt saņemšu Instagramā direktā. Lūdzu, tad, kad braukšu uz Sicīlijā, tad man galvas. Un, protams, mēs gaidām no tevis. Bet es nevaru atvest, es jau vedu no Neapolis un vienai jau radziņš nolūzis. Viņa turēja tā kā bebīti rokās. Mēs drīkstam gaidīt kaut ko no tevis. Nē, negaidiet no manis, lūdzu, neko. Es būšu laimīgākais cilvēks pasaulē, ja jūs no manis negaidīsiet neko. Jo es arī pati šobrīd no sevis negaidu neko. Es negribu likt nekādas ekspektācijas. Man ir plāns, kā saka Meija Maska. Vienmēr ir sievietē jābūt plānam. Bet es vienkārši gribu paskatīties uz šo te punktu, kur es esmu. No citas perspektīvas, no cilvēka dizaina varbūt. Es varbūt nopirkšu kursus, man liekas, ka tas ir. Bet pilnīgi nopietni, jo Dari teica vakar, ka pietrūkst pasniedzēju. Pietrūkst, jā. Un tagad es jau esmu ielauzusies tajā sākumā, jo es pirmo reizi uzzināju par dizainu 10. gadā. Es vispār neko nesapratu, tad, kad es braucu pirms braukšanas uz Itāliju. Un tikai tagad, kad tu uzradies manā dzīvē, paldies, tad es sāku beidzot saprast, kā tas ir izdzīvot to eksperimentu. Man ir, jā, es eju, man ir, es vispār sēdēšu un nekustēšos. Es agrāk gāju visur, kur bija, tāpēc, ka vajadzēja iet, tāpēc, ka man manis gaidīja, tāpēc, ka es biju apsolījusi, tāpēc, ka kādam to vajadzēja. Un es aizgāju, un rezultāts bija slikts. Man enerģijas nebija, vilkmes nebija, spēka nebija, prieka nebija. Un es nomocījos, atnācu mājās un pilnīgi štādi apsēdos. Kāpēc es tur gāju? Nopietni. Tā ir. Es tagad gribu dzīvot savu dizainu un darīt ar katru reizi. Un es saprotu, ka man ir tāda sūtība, man ir tie piedzīvumi. Es nevaru nosēsties un kaut kur sēdēt. Man vienkārši visu laiku tā ir. Un mana dzīve un šie piedzīvumi tikai to pierāda.
Tā vilkme ar kādu kaisli. Mums ir vēl grande fināle. Neaizmirst. Bet jūs sapratāt, jā, kas ir vilkme? Tā, mēs jums esam sagatavojuši kaut kādu tādu apkopojumu, kas man šķiet vissvarīgākais teksts, ko es vispār savā dzīves laikā, visdziļākais, visuzrunājošākais teksts, ko es savā dzīves laikā esmu lasījusi. Tā ir Gabriela Garcijas pirmsnāves vēstule cilvēkiem. Un mēs to jums ar Dari izlasīsim kopā. Pateicībā par jūsu lojalitāti, par to, ka jūs esat šovakar ar mums un piedalāties šajā piedzīvojumā. Un kā mazu atgādinājumu tam, ko mēs varam cilvēks cilvēkam izdarīt un ko mums nevajadzētu kavēt darīt, gan tikai pēc vilkmes. Ja vienā mirklī Dievs aizmirstu, ka es esmu tikai tipiska marionete un uzdāvinātu man gabaliņu dzīves, tad es droši vien nerunātu visu, ko domāju, bet gan noteikti domātu, ko runāju. Es nevērtētu lietas pēc tā, cik tas maksā, bet gan pēc tā, cik tas vērtas. Es gulētu mazāk, vairāk sapņotu, saprotot, ka katru minūti, kad mēs aizveram acis, mēs zaudējam 60 sekundes gaismas. Es ietu, kamēr visi pārējie stāvētu, negulētu, kamēr citi guļ. Es klausītos, kad citi runā. Un kā es baudītu brīnišķīgo saldējuma garšu. Ja Dievs mani apdāvinātu ar vēl vienu gabaliņu dzīves, es ģērbtos pieticīgāk, gulētu saulē, ļaujot saules stariem skart ne tikai manu ķermeni, bet arī dvēseli. Dievs, ja man būtu sirds, es uzrakstītu visu savu naidu uz ledus un gaidītu, kad parādās saule. Es aplietu asarām rozes, lai sajustu viņu erkšķu sāpes un viņu lapu skūpstus. Dievs, ja man paliktu kaut viens gabaliņš dzīves, es nepavadītu nevienu dienu nepateikdams cilvēkiem, kurus es mīlu, ka es viņus mīlu. Es pārliecinātu katru sev dargu cilvēku par savu mīlestību. Es dzīvotu, iemīlējies mīlestībā. Es paskaidrotu tiem, kuri maldās, domājot, ka pārstāj iemīlēties, kad noveco, ka viņi nesaprot, ka viņi noveco tādēļ, ka pārstāj iemīlēties. Bērnam es uzdāvinātu spārnus, bet ļautu pašam iemācīties lidot. Vecos es pārliecinātu, ka nāve necākas aiz vecuma, bet aiz šaubām. Es tik daudz, ko esmu iemācījies no jums, cilvēki. Es sapratu, ka cilvēki grib kāpt kalnos, nesaprotot, ka īstā laime ir tad, kad mēs viņos kāpjam. Es sapratu, ka no tā momenta, kad jaundzimis bērniņš saspied savā mazajā plaukstiņā tēva pirkstu, viņš to nekad vairs neatlaidīs. Es sapratu, ka cilvēks ir tiesīgs skatīties no otru cilvēku uz augšu, uz otru cilvēku no augšas tikai tad, kad viņš palīdz otram piecelties. Vienmēr runā to, ko jūti, un dari to, ko domā. Ja es zinātu, ka šodien pēdējo reizi redzu tevi guļot, es tevi stingri apskautu un lūgtu Dievu, lai viņš mani padarītu par tavu sargeņģeli. Ja es zinātu, ka šodien pēdējo reizi redzu, kā tu izēji pa durvīm, es apskautu, noskūpstītu tevi un pasauktu atpakaļ, lai dotu vēl vairāk. Ja es zinātu, ka dzirdu tavu balsi pēdējo reizi, es ierakstītu kasetē visu, ko tu teiksi, lai klausītos to vēl un bezgalīgi. Ja es zinātu, ka šīs ir pēdējās minūtes, kad redzu tevi, es teiktu, es mīlu tevi. Es mīlu tevi un es nepieļautu domu, ka tu to jau tāpat zini. Vienmēr ir rītdiena, un dzīve mums dod vēl vienu iespēju
lai to visu izlabotu. Bet, ja es maldos, un šodiena ir viss, kas mums atlicis, es gribētu pateikt tev, cik stipri es tevi mīlu. Un ka nekad, nekad tevi neaizmirsīšu. Ne jauns, ne vecs nevar būt pārliecināts, ka viņam pienāks rītdiena. Šodien var būt pēdējā reize, kad tu redzi tos, kurus mīli. Tāpēc negaidi, bet izdari to tā, it kā zinātu, ka rītdiena nepienāks. Tu nožēlosi to, ka tu neatradi laiku vienam smaidam, vienam apskāvienam, vienam skūpstam. Un ka tu biji par aizņemtu, lai izpildītu pēdējo vēlēšanos. Atbalsti sev tuvos cilvēkus, čuksti viņam, cik ļoti viņi tev ir dārgi. Mīli viņus un izturies pret viņiem saudzīgi. Atrodi laiku, lai pateiktu, man žēl, piedod man, lūdzu, paldies. Un visus tos mīlas vārdus, kurus tu zini. Neviens neatcerēsies tevi par tavām domām. Lūdz Dievam gudrību un spēkus, lai runātu par to, ko jūti. Parādi saviem draugiem, cik ļoti viņi tev ir svarīgi. Ja nepateiks to šodien, tad rītdiena būs tāda pati kā vakardiena. Un ja tu to neizdarīsi, nekad, nekam vairs nebūs nozīmes. Piepildi savus sapņus. Šis brīdis ir pienācis. Tā bija Dārija Krastiņa. Tā bija Agnese Zeltiņa. Un mūsu piedzīvojumam, jā, milzīgs paldies jums par visiem, par jūsu sirdīm, par jūsu klātbūtni. Paldies visiem, paldies Splendid Palace Ivetai Krūmiņai, paldies visiem paldies mūsu komandai, paldies Karīnai, Čainai, paldies visām skaņām, gaismām, paldies visiem, ka jūs esat mūsu cilvēka dizaina un sirds burbulī. Paldies, mīļā, tev. Jā, paldies. Paldies. Paldies, mīļā.